piestrādājuši, lai tādu kongresu radītu un cik daudz mūs atbalsta. Bet ņemot vērā šos te, it sevišķi šo citātu no grāmatas, ja, tad mums ir darīšana ar cilvēku, kuram tomēr, manuprāt, rūp impērijas intereses. Nu, atvainojiet, un es būšu priecīgs, ja es būšu kļūdījies. Bet katrā gadījumā viņam ir, viņu jāatbalsta, jo neviena cita īpaši nav ko atbalstīt. Tur maza izvēle. Paldies. Paldies. Hartmaņa kungs, lūdzu. Cienījamās dāmas un kungi, cienījamais sanāksmes vadītāja prezidijas. Runājot par šo vēstuli, nāk daži fakti atmiņā no vēstures. Pirmkārt jau runājot par carisko Krieviju, jāatzīmē, ka cariskā Krievija, lai gan skaitījās tauta cietums, Latvija zem Krievijas apmēram bija nepilni 300 gadu, un šajā laikā, kā mēs zinām, latviešu skaits nesamazinājās, bet pieauga. Mēs tagad varētu skaitīt pusgadsimtu zem padomju varas, un mūsu skaits katastrofāli samazinājies, un latviešu tauta šodien ir uz iznīcības robežas. Skaidrs, ka mums ir, varbūt, jāgriežās ar šo vēstuli, un, lai mēs šai vēstulē dabūtu lielāku efektu, man ir priekšlikums noteikti ielikt beigās datumu, skaidrs un vietu, kur mēs esam šo dokumentu sastādījuši un nosūtījuši, bet šodien mūsu rindās ir tik un tik personas. Kā mēs zinām, tas skaits jau tuvu pie miljona bija, ko mums te nolasīja sekretāra kungs, un arī to skaitli, kas parādītu kandidātu skaitu, lai redzētu, ka mūsu kustībā ir pieaugums. Tātad no apriļa līdz jūlijam šķietam, tātad līdz jūnija beigām mums jau ir ļoti liels pieaugums. Un tie vairs nav tikai 707, bet tie nākā mēs tikko laikam dzirdējām pie 950 tūkstoši. Man tie cipari pierakstīt nav līdz. Tātad noteikti ir jāpieliek arī šie cipari, kāds stāvoklis ir uz šodienu, lai redzētu, ka ir mums liels tiešām pieaugums. Tātad skaidrs šī vēstule ir noteikti vajadzīga un mēs viņu atbalstām, bet tikai vēl pirms šķiramies, man ir vēl tāds mazs ierosinājums, kurā es visā pilnībā atbalstu Gaidāna kungu un arī dažus citus, ar kuriem man izdevās satikties, ka mums ir jāceļās kājās, mēs vairs nevaram lūgt. Mums jātiek ir iekšā augstākā padomē, kaut ar mazu grupiņu, kā ieteica Gaidāna kungs, lai pēc tam mēs spēltu nākošo soli, mēs uzstādītu vai uz palātu, jeb senātu kādu grupu, kā mēs ienoksim, to mēs nezinām, un pēc tam tālāk mēs redzēsim, kas veidosim. Ja mēs šeit sēdēsim, runāsim, tas nekas mums nedos, mums jātiek ir iekšā valdības pozīcijā, vienalga, kā mēs viņu sauksim. Vai tā ir augstākā padome, vai tas ir kaut kā cits iestādījums, kaut arī šodien viņš ir augstākā padome, mums jātiek ir grupa iekšā, pirmā grupa būs, ko teica tie pašreiziet, augstākās padomes deputāti, un pēc tam sekos vairāk, un es esmu par to, un novēlu tiešām neatkarīgai kustībai kļūt par partiju, uzstādīt savus kandidātus nākošās vēlēšanās, lai tiktu iekšā augstākā padome, ne tik 20, bet varbūt tās 3x20, un arī, lai augstākā, tas ir mūsu pilsoņu arī kongress, arī iziet ar saviem deputātiem tieši uz vēlēšanām. Paldies. Debatēs par šo jautājumu vairāk neviens nav pieteicies. Tā, lūdzu, par šo jautājumu, ja? Man tāds pavisam īsts, cik man ļoti nepatīk tas skaidrs, vai 707 tūkstoši, vai arī tas varētu būt 900 tūkstoši. Neviens jau, es šaubos arī, vai arī Boris Ieļziņš zina, cik latviešu tauta īsti liela, vai mēs esam miljons, vai mēs esam 2 miljoni, zina tikai to, ka mēs esam maza tauta. Un tāds skaidrs 707 tūkstoši, viņam nebūs tik liels svars, ja mēs minētu, ka, teiksim, vairāk kā puse no Latvijas pilsoņiem. Ir lielākā puse, tas ir, ja tagad ir 2 miljonam, ne? Vai 3/4 no Latvijas pilsoņiem. Procentos, jā, katrā ziņā būs ietekmīgāk nekā 707 tūkstoši. Ja ņemiet vērā, kad 1,4 miljoni, cik mēs esam, jā, tā ir 1/4 varbūt no Maskavas tikai. Tas 707 tūkstoši, tas ir ļoti niecīgs tas skaidrs. Ja 3/4 no Latvijas republikā pilsoņiem no Latvijas, tas būs daudz ietekmīgāk. Paldies, ceru, ka redakcijas komisija ņems vērā. Lūdzu, Mikos kungs vēl repliku. Jā, es gribu papildināt, ir konkrēts skaitlis, ir izrēķināts, un to arī pirmajā kongresā mēs ziņojām, 63% no potenciāliem pilsoņiem būs atbalsta no
balstiesīgiem, no balstiesīgiem pilsoņiem. Potenciāli, kāpēc? Tāpēc, ka stingras metodikas nav un mēs nezinām, cik viņi ir. Bet mēs pieņēmām, ka tie ir tieši tik, cik ir latvieši, jo viņa vidū ir daudz nepilsoņi, tāpat kā citautiešu vidū atkal tikpat daudz ir pilsoņi. Tas ir pēc tādas metodikas, kāda tiek lietot Igaunijā. Šie 73% varētu būt atspoguļot tieši. Un tas būtu ļoti pārliecinoši. Skaidrs, paldies. Redakcijas komisija vēl turpina darbu. Es ierosinātu tagad vēl dažus paziņojumus un pārtraukumu uz 20 minūtēm, lai pēc tam turpinātu sesijas nobeigumu daļu. Nav iebildumu? Tātad pirmais paziņojums Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa otrajai sesijai naudas skaitīšanas protokols. Pēc Kārlim Mulmanim veltītā piemiņas dievkalpojuma Doma laukumā Pilsoņu kongresam ziedoto naudu skaitīs Zigurds Akmentiņš, Andris Pauls Pāvuls, Gunārs Posnieks. Rezultātā 499 padomi rubļi un 13 padomi kapeiks, 44 ASV dolāri un 3 Kanādas dolāri. Apstiprināts ar visu 3 skaitītāju parakstiem 90. gada 1. jūlijā. Tālāk kongresa vadība ierosina nobalsot kongresam par nākošās sesijas, tātad kārtējās sesijas. Var būt arī ārkārtējā, to ir patreizajā situācijā grūti paredzēt, bet kārtējo sesiju sasaukt 29. un 30. septembrī. Vai būtu kādi citi priekšlikumi vai iebildumi? Ja iebildumu nav, tad lūdzu balsojiet, kurš ir par to, lai kongresa kārtējo sesiju sasaukt 29. un 30. septembrī. Tā, absolūts balsu vairākums. Paldies. Kas lūdz pret? Kurš atturas? Nav, jā. Pamatojums, jā, tātad pēc nolikuma, kuru pieņēmām iepriekšējā kongresā, kārtējās sesijas ir ne vēlākā pēc 3 mēnešiem. Ja, tātad šeit nekāda nelikumība nav. Tātad pārtraukums 20 minūtes. Uz Latvijas zemi un tautu. Ceram, ka arī Krievija veidos attiecības ar Latviju, vadoties no šī līguma pamatprincipiem. Uzskatām, ka PSRS izveidošana un pastāvēšana atņēma suverenitāti ne tikai Latvijai, Lietuvai un Igaunijai un citām mazajām valstīm, bet arī Krievijai. Latvijas Republikas pilsoņi ir ieinteresēti, lai Latvijai kaimiņos atrastos neatkarīga un demokrātiska Krievija, ar kuru Latvijai būtu iespējama mierīga līdzās pastāvēšana un savstarpēji izdevīgas saimnieciskas attiecības. Vēlam panākumus jūsu turpmākajā darbā. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa. Redakcijas komisija iesaka konkrētajā sūtījumā ieļcinām pielikumā dot Latvijas un Krievijas noslēgto līgumu sarakstu, kuras PSRS lauza 1940. gadā. Tas ir viss, ko redakcijas komisija šeit liek priekšā. Latvijas Republikas, ja? Tā, kā cienījamie delegātiem varbūt ir kāda aizrādījuma, papildinājuma? Nav, ja? Es domāju, tad balsosim, kas ir par šīs vēstules pieņemšanas, lūdzu paceliet. Tā absolūtais vairākums, kas pret? Nav, atturās nav. Paldies. Tātad vēstuli pieņēma. Kāda nākošā jums ir? Latvijas Republikas Pilsoņu komiteja budžeta sistēma. Lūdzu. Tajā izdarīt nelieli papildinājumi, tāpēc visu tekstu es pat nenolasīšu. Tātad 4. rindkopa no augšas, kas sāks ar vārdiem vietējo un apriņķa komiteja budžetu līdzekļi, paredzēti telpu īrēšanai un tā tālāk. Tātad šeit viens vārds iestāpināts budžetu līdzekļi paredzēti. Un pašā pēdējā preambulas rindkopā teksts skan šādi. Līdzekļu ieņēmumu un izlietojuma kontroli veids Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa izveidota kontrolas komisija. Un nelieli papildinājumi daļā, kas sākas Latvijas komitejas budžeta ieņēmumus veido. Šeit pie cipara 2 rakstīts ziedojumi un dāvinājumi, jo redakcijas komisija norādīja, ka šeit ir zināmas atšķirības.
Trešajā punktā mazs īsinājums un teksts skan šādi: iemaksas no saimnieciskām vienībām, kuras atbalsta Latvijas komiteju. Un 5. punktā neliels grozījums skan pašlaik šādi: ienākumi no Latvijas komitejas saimnieciskās darbības. Punkts. Tie ir visi grozījumi, kurus redakcijas komisija izdara šajā projektā. Varbūt vēl kādam ir kādu papildinājumu? Piekritīsim tad. Kā lūdzu? 7. par aizsargiem liek klāt. Aizsargi iekļaujas valsts nozīmes un mēroga pasākumos, jo tas tiešām ir valsts nozīmes pasākums. Jā. Pirmajā tas ir. Jūs apmierinās? Jā, paldies. Drīkst, lūdzu. Tā lūdzu. Lūdzu, man ir neskaidrs. Es nesaprotu vienu lietu. Kas tas nozīmē pirmais? Regulāras Latvijas Republikas pilsoņu iemaksas. Lūdzu, motivē. Kā tas būtu? Tātad biedru maksas nozīmē to, ka mēs sev pielīdzinām sabiedriskai organizācijai, kas mēs neesam. Savukārt nodokļi nozīmē to, ka mēs jau šobrīd sev uzskatām par valsts varu. Un regulāras iemaksas bija formulējums, kas šajā gadījumā šķiet vispiemērotākais. Bet kā mēs domājam to realizēt? Tas ir cits jautājums, kā mēs to realizēsim. Es domāju, mēs jau pirmajā sesijā šo jautājumu skatījām, un es domāju, ka to varētu darīt pilsoņu komitejas uz vietām. Un tas jautājums tev jau tap ierosināts. Tā, lūdzu. Es jau minēju, kad ierosinu klāt likt pie pirmā, kādā veidā iegūst tos ienākums, ja, nodokļi no tiem vismaz pilsoņiem, kas strādā un saņem apmaksas Latvijas komitejā. Klāt nodokļi no Latvijas komitejas darbiniekiem, algotiem Latvijas komitejas darbiniekiem. Tātad jūs lieciet priekšā, lai Latvijas komitejas algotie darbinieki nemaksātu nodokļus? Lai maksā nodokļus. Lai maksā nodokļus? Jā. Bet man liekas, tas taču pats par sevi. Nē, tas nav pats par sevi, ja tas nekur nav fiksēts. Tā. Jā. Ņemsim vērā to labo. Es domāju, ka šādu priekšlikumu var likt uz balsošanu. Tā, lūdzu. Varbūt mēs tad tiešām Bergmanas kundzes priekšlikumu liekam uz balsošanu, un kas ir par viņas izteikti? Es atvainojos, pirms balsojam Bergmanas priekšlikumu, varbūt drīkst mazliet komentēt. Tā, vienmirklīt, Mikos kungs. Liksim uz balsošanu, ja diskutēsim vēl par Bergmanas kundzes priekšlikumu. Jāprecizē. Jāprecizē. Lūdzu, jūs precizēsiet? Lūdzu. Mikos kungs, lūdzu. Mums ir šie visi pasākumi jādara tāpēc, lai vairotu ieņēmumus, bet nav nekāda vajadzība pašu ieņēmumus atlikt atpakaļ kasē un pēc tam atkal izdot trešoreiz ārā. Man šai sakarā par šo visu situāciju tur ir minēts regulāras iemaksas. Ja es drīkst atkāpties no Bergmanas kundzes priekšlikuma, ja tagad citiem jādod vārds. Tā, lūdzu, runājiet. Tur ir tā, regulāras iemaksas. Mēs jau varam pateikt regulāras iemaksas, bet pilsoņi nemaksās regulāri. Es lieku priekšā vienkārši LR pilsoņi iemaksas. Ja mēs gribam panākt regulāras iemaksas, tad mums šodien šis lēmuma projekts jādod tautas apspriešanā, un ja tauta piekritīs regulāri maksāt, tad mēs nākošais ierakstīsim regulāras iemaksas. Tā. Mēs tagad esam nonākuši pie diviem priekšlikumiem jau, jā? Bergmanas kundzes priekšlikums un Mikos kunga priekšlikums. Par jūs precizēsiet Bergmanas kundzi, jā? Lūdzu. Viens precizējums ne tikai no Latvijas komitejas algotiem darbiniekiem, bet ja ir pilsoņu komitejā algot darbinieki, es domāju, tas uz viņiem tāpat attiecās. Tātad varbūt nevis no Latvijas komitejas, bet no pilsoņu komiteju algotiem darbiniekiem. Tas aptvers visus, ne tikai Latvijas komiteju. Tā. Es domāju, tagad mēs liksim tagad pēc cienītā kunga paskaidrojumu par Bergmanas kundzes priekšlikumu. Ir visiem skaidrs lieta būtība, jeb nav? Ir, jā? Tad balsojam par Bergmanas kundzes priekšlikumu, jeb balsojam par Bergmanas kundzes priekšlikumu paceļot mandātus. Lūdzu. Kā lūdzu? Vajadzētu kārtībā pirmo balsot par redakcijas komisijas un pēc tam par to otru ierosinājumu. Tātad, kas ir par redakcijas komisijas tekstu? Lūdzu, balsojiet paceļot kartiņas.
Nē, piedodiet, tas regulārs, tas bija cits jau. Nejauksim dažādas lietas. Tas regulārs bija par redakcijas komisijas priekšlikumu sakarā ar Bergmanas uzstāšanos. Kas ir par redakcijas komisijas priekšlikumu? Lūdzu, paceliet rokas. Redakcijas komisijas pirmais variants bija ļoti īss - regulāras Latvijas Republikas pilsoņu iemaksas. Tā. Un otrais priekšlikums Mikose kunga labojums bija, kad nevajag regulāras, bet vajag Latvijas Republikas pilsoņu iemaksas. Ja? Kas ir, lūdzu, par redakcijas komisijas priekšlikumu? Lūdzu, balsojiet, paceļot mandāts. Tā, skaitīšanas komisija, lūdzu. 13. Jūs prezidijā ieskaitījāt. Kas ir par pagaidiet, ko mēs tagad balsojam? Par iemaksām, jā. Par regulārām, jeb nē? Bez regulārām. Bez regulārām. Jā. Jā, un kas tagad ir par Mikosa priekšlikumu, kad vārdu regulārs izsvītrot ārā? Lūdzu, balsojiet paceļot kartiņu. Ir absolūtais vairākums, jā. Kas pret? Nē, turpēc. Pret laikam būs tie, kas par to pirmo. Tātad kongress pieņēmis lēmumu regulārās strīpot ārā. Tā, lūdzu, vēl kādu priekšlikumu? Lūdzu. Man ir vēl viens lūgums tāds, varbūt tāpēc, ka es nedaudz nesaprotu. Lūdzu atšifrēt vārdu 4. punktu aizņēmumi. Jo aizņēmums, es saprotu, ja aizņemās, tad ir arī jāatmaksā pareizi. Kas aizņemsies? Vai jāaizņemās komiteja un, teiksim, iznāk kaut kāds ziepes, ja tad pēc tam kongress vainīgs, vai ne? Tad vienkārši es gribēju zināt, vienkārši es to nezinu. Aizņēmums un atdošana. Vai kongress aizņemās, vai kas aizņemās? Jautājums skaidrs, kas dos paskaidrojumu? Grīnblat kungs, jeb Zīles kungs? Es domāju, ka kāds ekonomists, kaut kāds Zīles kungs paskaidros izsmeļošāk par mani. Jā, lūdzu. Kā tas domāts? Tas ir ļoti vienkārši. Tas nozīmē valsts aizņēmumu, principā atmaksājumi var arī būt neatmaksājums. Tur nav detalizēts šis jautājums, jo 18. gadā Latvijas valdība, kurai nebija nekas, tai brīdī arī izdarīja valsts aizņēmumu. Neatmaksājumu, bet šeit nav pateikts, vai atmaksājums vai neatmaksājums. Tas atstāja mums rīcības tiesības, brīvību. Jūs saprotiet, tas nenozīmē, ka tas rītā šis aizņēmums tiks darīts. Tas mums atstāja zināmā situācijā šādu aizņēmumu izpildīt. Ja? Tas var būt arī kā līdzekļu centralizācija, tikai kaut kādam, teiksim, pasākumam. Pēc tam, vai arī atdodot vai neatdodot, tas ir viss pēc vienošanās tiks izdarīts. Tā, apmierinu jūs atbildi? Apmēram jā, es tikai tāpēc to prasīju, ka cik es tā lasu avīzi, teiksim, Amerikas kongress aizņemās vai aizdod naudu attiecīgai valstī vai organizācijai, vai ne? Tad es gribēju zināt precizēt arī, kas aizņemās to naudu, vai komiteja vai kongresa aizņemās, tad mēs jūtamies visi atbildīgi. Es vienkārši to nezināju, tāpēc es prasīju. Jā, komiteja kongresa uzdevumā varētu teikt tā nolēmjot. Aizņēmums noteikti tiks likts kongresa. Ziniet, ir lēmumā. Es domāju, varbūt beigsim diskusiju šī jautājumā, jā, jo es domāju, ka visiem mums, kā bijušiem padomus Savienības pilsoņiem, ir ļoti skaidrs, kas ir aizņēmums, jo sākot ar pēckara gadu, un mēs tos aizņēmumus esam maksājuši. Un es domāju, ka katrs Latvijas Republikas pilsētas pilsonis ar lielāko prieku iedos aizņēmumu kongresam, lai viņš varētu Latvijas Republikas atjaunošanu veicināt ar to. Lūdzu. Piedodiet, es vēl vārdu repliku. Ja Padomu Savienība degradējusi sevi ar aizņēmumiem, tad mums noteikti šim labam piemēram jāseko. Labi, lūdzu, pie labā mikrofona. Cienītais kongresa vadītāji, jūs atstājat nenobalsot Bergmanas kundzes priekšlikumu par nodokļiem. Bergmanas kundze, lūdzu vēlreiz. Tas ir jānobalso. Jā, lūdzu vēlreiz pie mikrofona. Pasakiet, kurš punkts un kādā redakcijā jūs gribiet. Es gribēju klāt tam, kad iemaksas, regulārs vai vienalga kādas iemaksas klāt arī būtu minēts, ka nodokļus maksā tie cilvēki, kas strādā pie pilsoņu komitejām, kā Jākapsons izlaboja, algotie darbinieki. Jo mums jau pirmiem jārāda priekšzīme, ka mēs atbalstam savu valsts aparātu. Ziniet, tas ir tik pašs pa sevīm saprotams, kad es nezinu, vai to ir vajadzīgs ierakstīt. Ja jūs gribiet, lūdzu, liekam Bergmanas kundzes priekšlikumu uz balsošanu. Kas ir par to, lai Latvijas Republikas komitejas un Latvijas kongresa darbinieki maksātu iemaksas
savai valstī. Nevis iemaksas, bet nodoklis. Nu, tas ir tas pats nodoklis. Mēs vienkārši šeit... Ienākuma nodoklis, jā. Jā. Lūdzu, kas ir par šo priekšlikumu? Lūdzu, balsojiet, lai mēs mazliet plašāk pataisītu to teikumu. Tā, skaitīšanas komisija, lūdzu. 20, paldies. Kas ir par to? Un šoreiz mums jābalso vēlreiz, lai šis pirmais punkts palikt sekojoši. Latvijas Republikas pilsoņu iemaksas. Lūdzu. Nu, man liekas, ka ir vairākums, jā? Kas ir pret? Nu, preti tie tā vienas, kas... Lūdzu? Jā. Tā, tālāk. Vēl ir kāda aizrādījuma par Grīnblad ziņojumu kopumā, vispār par šiem punktiem? Nav. Tad es domāju, kad mēs varam likt uz balsošanu un šo dokumentu pieņemt. Kas lūdzu ir par šo dokumentu, lūdzu balsojiet. Tā absolūtais vairākums. Paldies. Kas pret? Atturās? 4, jā? 5 atturās. Paldies, dokuments pieņemts. Lūdzu, tālāk. Jā, es turpinu. Redakcijas komisija saņēma nolikumu, tātad projektu nolikumam par Latvijas Republikas pilsoņu kongresa kontrolas komisiju. Un redakcijas komisija iesaka kongresam uzdot šo nolikumu izstrādāt un pieņemt Latvijas komitejai, bet kontrolas komisijas loceklis tātad vai nu ievēlēt šeit kongresā, tad atkal pēc kongresa ieskatiem. Tāds ir redakcijas komisijas viedoklis. Tātad būs pirmais nolikumi izstrādāt, bet tas būs nolikums, ja mēs viņu izstrādājam, tad tas būs saistīts ar to otro jūsu priekšlikumu, jā? Vai tos kontrolas komisijas locekļus ievēlēs kongress, jeb ievēlēs pilsoņu komiteju. Varbūt iesim uzreiz par to. Ievēlēs pilsoņu kongress, jeb ievēlēs pilsoņu komiteju. Tātad Latvijas komiteja, atvainojiet, jā. Tātad balsosim par to, pirmojas, vai kontrolas komisijas locekļus ievēlēsim tagad kongresā. Kas ir par to? Vienu mirklīti. Te drusku neskaidrība. Jāievēl pilsoņi, kuri nezin, kādus darbus veiks. Nolikums par viņiem vēl nav. Tātad šādā ziņā būtu neloģiski. Jā. Otrs. Skaidrs. Jā? Jā. Otrs. Nolikumu var uzticēt, apstiprināt, dot pilnvaras Latvijas komitejai, izskatīt un sagatavot to nolikumu un apstiprināt, tādas pilnvaras var dot kongress, bet iecelt vārdiski, tas ir ievēlēt nākošajā sesijā. Pretējā gadījumā iznāks tā, ka komisija pati priekš sevis varēs izvēlēties šitie te mums labie vai sliktie, vai radīt aizdomas uz to. Jā, paldies. Es domāju, ka mums vajadzētu tagad uzdot Latvijas komitejai izstrādāt to nolikumu un viņas ieteikumu par šīs komisijas locekļu iecelšanas kārtību un izskatīt, kā jūs teicāt, trešā sesijā. Kas lūdzu ir par to, par šo priekšlikumu lūdzu balsosim? Tā absolūtais vairākums pret? Nav, atturās? Nav. 1, 2, 3, 4, 5. 5, jā, atturās. Paldies. Lēmums pieņēmts tātad uz trešo sesiju. Lūdzu, tālāk. Bija sagatavots lēmuma projekts vēstulei Latvijas Republikas ministra padomes priekšsēdētājam Godmaņa kungam. Grīnblad kungs, es jūs atļaušos mazliet pārtraukt uz 2 minūtēm. Šī sakarā ir ienācis no Laurinoviča kunga zīmīt, ka viņš gribētu tieši pirms šo vēstuli mēs apskatām, viņš gribētu vienu repliku pateikt. Lūdzu, Laurinoviča kungs, ir? Ir. Lūdzu. Iesāk sakot, bija uzstāšanās, kurā bija kategorisks noraidījums tādu vēstuli vispār rakstīt. Tāpēc, es domāju, korekti būtu pret mums pašiem, ja kāds no kongresa locekļiem izvirza kādu pilnīgi pretēju pārējiem ideju, tad to likt uz balsošanu. Un tikai pēc tam skatīt tālāk to saturu. Tātad es varu iepazīstināt ar redakcijas komisijas viedokli. Redakcijas komisija, noraidot noteikti šī projekta 5. punktu,
To pašu iemeslu dēļ, ko, manuprāt, izteica šeit Belševicas kundze, uzskatīja, ka šī jautājuma kārtošana faktiski drīzāk piederas Latvijas komitejai nekā kongresam, un pirmām kārtām jāvērš šie pie Rīgas izpildu komitejas, un tikai viņas oficiāla atteikuma gadījumā šis jautājums galīgs bezizējas stāvoklī būtu jārisina Latvijas Republikas Pilsoņu kongresam. Tas ir redakcijas komisijas viedoklis, kuru dabiski redakcijas komisija atstāja brīvas tiesības kongresam apstrīdāt. Tātad šādu vēstuli nesūtīt. Tātad ir ienācis priekšlikums vispār, varbūt balsosim tad priekšlikumu ienākšanas kārtībā. Pirmais bija tāds, kad kongress šo vēstuli sūt Godmanim, otrais bija, kad tādu vēstuli vispār nesūtīt, un trešais priekšlikums ir tāds, kad mums ir jāuzdod kongresam, kongress uzdod šo vēstuli izstrādāt Latvijas komitejai. Es formulēju pareizi laikam, jā? Liekas, nē. Tātad, lūdzu, ienākšanas kārtībā mēs sūtam tādu vēstuli, jeb... Es atvainojos. Es atvainojos, bet redakcijas komisija viņi norādīja pilnībā šo vēstuli. Tātad redakcijas komisija, cik es saprotu? Redakcijas komisija uzskata, ka šis jautājums tālāk jārisina Latvijas komitejā, vēršoties pie attiecīgām Rīgas instancēm. Tātad vienkārši šis teksts kongresā nav izskatāms. Viņš ir nododams vienkārši kā materiāls Latvijas komitejai. Jā, bet kongresam šis priekšlikums tap dots. To vēstuli rakstīt kongresam. Tātad, kā šeit kungs jau iepriekš minēja, ir jāliek uz balsošanu. Vai pieņemt šādu vēstuli Godmanim, vai vispār rakstīt Godmanim tādu vēstuli no kongresa vārdā, jeb nē. Lūdzu, pacelsim, balsosim par to, vai sūtīt kongresam vēstuli, jeb Godmanim vēstuli no kongresa vārdā, jeb nē. Lūdzu, kas ir par to? Kad jāsūt... Pagaidiet, maz uzmanību. Tādā gadījumā lūdzu precizējiet trešo punktu. Nav vairs trešo? Nav. Tā, lūdzu, kas ir par to, kad kongress griežās ar šo lūgumu pie Godmaņa, jeb prasību pie Godmaņa, ka tāda vēstuli jāsastāda, lūdzu balsojam par to, kas ir par to, lūdzu skaitīšanas komisija. Tā, paldies, kas ir pret? Tā, lūdzu saskaitiet. Te gan jā, es domāju, ka nav vērts skaitīt, jo absolūtais vairākums ir pret. Atturās? Viens, jā, viens. Tātad, nu kā 3-4, jā, ne vairāk. 5, jā. 2-3. Tātad šis lēmums nav pieņēmts, jā. Vēl kas? Viss, jā. Tātad redakcijas komisija sagatavojusi sekojošu telegramu, jeb apsveikumu latviešu 20. dziesmu svētku dalībniekiem un viesiem. Lai Latviju dziesmas spēks palīdz grūtajā ceļā uz atjaunotu neatkarīgu Latviju. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresu. Tā ir varbūt kāda priekšlikuma papildināt. Mēs ļoti plašāks mīlam parasti tekstu rakstīt. Ja pietiek ar šo? Pietiek. Kas ir par šo tekstu pieņemšanu? Lūdzu balsojam. Tā, paldies. Absolūtais vairākums. Pret? Nav? Atturās? Nav. Ir viens atturās? Viens. Tā, ir priekšlikums kongresam apstiprināt pilnvarot Gvido Volbruga kungu kā iniciatīvas grupas vadītāju Latviešu biznesmeņu kongresa organizācijai. Ir varbūt kāds cits priekšlikums? Ja nav, tad lūdzu balsosim un dosim šīs pilnvaras Gvido Volbrugam kungam. Lūdzu, kas ir par to? Balsosim. Paldies, absolūtais vairākums. Kas pret? Nav? Atturās? Viens. Viens? Cik viens, jā? Paldies. Tagad vārdu lūdzu informācijai par karaspēku ieviešanu Talsos no Vācijas Demokratiskās Republikas, no Tals apriņķa Aivars Koklīts. Lūdzu. Cienījamie delegāti, es ļoti īsi, ja? No Tals apriņķa pilsoņu vārdā, kuri man lūdzu informēt par pēdējo dienu notikumiem Talsos. Jūs varbūt drusku redzējāt panorāmā, tie bija mūsu uzņemtie video kadri.
kā zināms, Talsos 19. jūdija rītā ap 30 platformām ieradās karaspēks. Uz visām mašīnām bija šāds emblēms. Visas platformas bija ar tehniku. Pieblīvēts novācās no platformām un devās Tallas virzienā. Mēs bijām izbrīnīti, sākam interesēties, zvanījām uz augstāko padomu, uz ministru padomu. Tur atbild sākumā nekādu, vēlāk devu, kad šīs karaspēka daļas ir tikai tehnikas nobaiņas modernākām. Bet par šo laiku ir ienākušo 4 šādi ešeloni Stendas stacijā. Mēs esam noskaidrojuši, ka viņi nāk no Vācijas Demokrātiskās republikas. Kaut kur ap 100 vagoni jau esam saņēmuši. Ko tas nozīmē? Pavasarī no Talsiem viss karaspēks tika izvests. Ne viss, bet lielākā daļa. Tur ļoti maz mums palika. Mēs nopriecējamies mājas. Viss tas tika apsolīts pilsētai. Uz šobrīd nāk jaunās karaspēka daļas. Pēc mūsu datiem viņas 3-4 reizes lielāks cilvēku skaits ziņā nekā bija. Tur ir virsnieki daudz. Tas nozīmē atkal viss ir bērndārs, ir skolā vietas un tā tālāk. Galvenais reakcija. Augstākā padome atbild nav devusi mums. Rajona vadība nezina nekā. Tie virsnieki, kas ir ieradušies, kas bija Talsos. Pirmais, kuri griezušies pie PSKP pirmā sekretāra uz platformas, Sarkani, rajona izpildu komitejā nekur nav, tā kā mums informācija nav absolūti nekāda. Izņemot to, kad cik sarunās ar virsniekiem, ar visiem mēs zinām, ka tie no Vācijas Demokrātiskās republikas ienāk. Varbūt arī citās pilsētās, mēs to nezinām. Man priekšlikums ir kongresam arī tomēr izteikt savu attieksmi pret ieviešanu no Austrum Eiropas karaspēka Latvijas teritorijā. Es domāju, Talls to pārdzīvo ļoti sāpīgi, jo mūsu demografiskā situācija tāda, ka 89% vēl tomēr Talsos ir latvieši, pamatiedzīvotāji. Un tomēr arī šādas karaspēka daļas, jūs jau zināt ar visām vēlēšanām, visām sekām, kas notiek, kad ienāk no citurienes. Lūdzu, kongresam tomēr savu reakciju dot uz šādu, jo valdība pagaidām nav reaģējusi. Ziniet, šis jautājums ir ļoti sāpīgs, jo cik var jūs, ka augstākā padoms šīs jautājumos neiejaucās un varbūt ar negrib. Mums ir rūgt pieredze ar melnām beretēm Jēkabpilī, kad televīzija tāds jautājums noklusēja, bet man būtu priekšlikums jums tieši formulēt šo, ko jūs gribētu izteikt un kādā veidā, ja palūgt varbūt redakcijas komisijai Grīnblatt kungam noformulēt šo jūsu priekšlikumu kopēji, ja? Un es domāju, mums tagad būs savs laikraksts, un šī laikrakstā vajadzētu šo publicēt. Ja visi jūs piekrītiet tam, ja? Tā, Belševics kundze, lūdzu. Es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jārīkojas operatīvāk, nevis kamēr tas nonāks līdz laikrakstam. Mums ir jāpieņem lēmums vai prasība šodien šeit kongresā. Un rīt... Nē, tamdēļ es domāju, šis jautājums nav tik darbiet ilgstoši. Man liekas, 15 minūšu laikā to tekstu var pilnīgi sagatavot. Un arī aicināt uz protestu akcijām, jo mums ir solīts un no augstām aprindām solīts, ka no Eiropas izvedamais karaspēks netiks nometināts Latvijā. Šis solījums ir pārkāpts. Belševičs kundze, es jūs ļoti cienu, kā cilvēku. Ziniet, bet tās augstās aprindas mums ir ļoti daudz ko solījuši un turpina solīt. Un es nezinu nevienu faktu, kad viņi kādreiz būtu savu solījumu konsekventi pildījuši. Jā, es domāju, uzdosim redakcijas komisijai 15 minūšu laikā šo jautājumu sagatavot, jo pašreiz ar lūdzu vārdu tieši par armijas lietām Lipovets Bogdans Stepanovičs, kas vakar jau uzstājās no Ukrainas Demokratiskās partijas, neliela replika tieši par armijas lietām. Пожалуйста. Господин Липовец, Лисовец, так было правильно, наверное, да? Оттуда. Уважаемые граждане Конгресса Латвийской Республики, сегодня были участниками богослужения памяти Уймсона, президента независимой Латвийской Республики. Такие богослужения памяти жертв большевиков бывают теперь часто и на Украине, потому что на Украине большевистские
империалисты действовали тем же почерком, что и здесь. Сначала уничтожали национальную армию, даже национальное формирование при советской армии, потом украинских большевиков, потом интеллигенцию, а потом миллионами простых украинцев. Тоже было в 1933 году просто голодомором геноцид такой был, 10-миллионный на Украине. Западная Украина имела несчастье почувствовать этот почерк с 1939 года. Как известно, в 1941 году фашистская была оккупация, при которой Степан Бандера и Стецко от украинских националистов во Львове с надеждой, что народ Украины вызволен от сталинистов, прогласили восстановление независимой Украины. Но Гитлеру Украина была тоже нужна как колония. И он очутился в концлагерях. Западная Украина очутилась между молотом Сталина и кувалдом Гитлера. Ну и от 2 дня по всей Украине эту дату восстановления независимой Украины всюду такими молебнами на всей Украине. Поэтому возникла такая армия УПА, Украинская повстанческая армия, которая боролась и против фашизма, и против сталинизма. И, наверное, поэтому Сталину и Гитлеру не было репрессировано большинство граждан Западной Украины. Хотя Сталин имел план 25% репрессировать западных украинцев. У нас тоже аналогичная структура власти создается, но гарант достижения независимости, защита наших молодых национальных независимых государств – это национальные армии Украины и Латвии. Приятно было видеть ваших скаутов. Аналогично у нас восстановлен и украинский пласт, в котором мы тоже воспитываем не только спортсменов-патриотов, но и будущее национальной армии. А наши армии национальные, которые мы должны уже формировать как гарант демократических республик независимых, как и в Латвии, так и на Украине, уже сегодня. Это будет защита демократии, защита от таких же репрессий, которые мы уже и Украина, и Латвия имели за Сталина. Отже, за восстановление независимых национальных армий. Спасибо за внимание. Godātais sēdes vadītāji. Tā, lūdzu. Vai drīkst vārdu īsai replikai? Jā, Mēs lūdzu. šodien palaidām garām vienu lietu, par kur, man liekas, mums ir vēl šodien jānobalso. Steinkungs mūs informēja par augstākās padomes nodomu sākt dalīt ordeņus. Vai mums nav jāuzdod Latvijas komitejai, mēs vairs šodien droši vien nepaspēsim to izdarīt, vai mums nav visiem kopā jāuzdod Latvijas komitejai izstrādāt attiecīgu dokumentu, kurš tātad parāda šīs idejas, es pat teiktu, perversitāti? Tas ir pēc tam. Labi. Tas drīkst lūdzu. Tā, lūdzu, piekrītam Tagad varbūt par armiju. Mēs beigsim to pirmo jautājumu. Pēc pārbaudītām ziņām arī Jelgavā apmetušās uz dzīvi vairākas Krievu virsnieku ģimenes. Es pats tik runāju ar vienu viņu cienīgo, kura teica, как вы здесь ужасно живете. Tātad arī Jelgavā ir ienākusi armija no Vācijas. Viņa man teica, viņa braucot, ir ziņas par saldu, ir ziņas par lielvārdu vēl. Tātad arī šeit ir delegāti, kas apstiprina lielvārdu ienākuši un arī saldu. Paldies, Pusārkungs, lūdzu. Te ir vienkārši lieta. Tas ir jādara ātri, nopietni, bet lūdzu ne tādā kārtā, kā mums varētu kurš katrs militārists teikt, jūs tur esat kaut ko izdomājuši un tā joprojām. Tāpēc lūdzu šīs nedēļas laikā no Saldus, no Jelgavas, no Lielvārdes, no Talsiem attiecīgu materiālu. Mēs esam ievērojuši šo masīvo armijas klātbūtni, šo jaunojosto kontingentu klātbūtni, un uz šī pamata nekavējoties Latvijas komiteja dos attiecīgi gan brīdinājumu signālu augstākai padomei, gan publikācijas, gan visu to, kas ir vajadzīgs. Es domāju, ka Latvijas komiteja tāpēc arī ir vēlēta, lai viņai būtu arī kaut kādas nebūtu arī tiesības, vai ne? Bet šīs tiesības ir jāizmanto uz konkrētu materiālu pamatu, vai ne? Tā kā no visiem novadiem nedēļas laikā to var sagatavot un iesūtīt. Tāds mans priekšlikums. Tā, vārds Steinkungam.
Es gribētu nepiekrist. Es domāju, ka mums vajadzētu šodien pieņemt stingru paziņojumu un šos datus precizējošos. Mums jau šeit teica, ka pa datiem, teiksim, par Talsiem un pa citām vietām. Tos varēs precizēt un pierādījums, kā saka, iesniegt pēc tam. Un notiek karaspēka jauna ieviešana un mums taču jāpastāv par esošā izvešanu. Es domāju, ka šodien jāpieņem kongresa vārdā ir strikts paziņojums. Un tā arī ir mūsu tāda politiskā aktivitāte dotajā brīdī, es domāju. Un varbūt es drīkst vēl vienu vārdu, ja? Tā, lūdzu. Es vēl par adresātiem. Es domāju, ka nevajadzētu aprobežoties tikai ar mūsu Latvijas presi. Vai nebūtu tomēr mērķtiecīgi arī šo nosūtīt vai nu programmai Laiks vai Skatienam? Un arī uz rietumiem, godīgi sakot, tas mums ir diezgan tāds dzīvīgs jautājums. Ir cita lieta, viņi to ievietos, ja, bet darīt to visu, ko. Tā, lūdzu. Mikos, ja drīkst. Mēs šodien vakar pieņēmām, ka mēs esam Latvijas Republikas tiesiskā pārstāvniecība, un man tā dīvaini klausīties, ka mēs tur gribam augstākai padomē kaut ko lūgt, pēc tam Maskavas kādai avīzei, bet nevajag aizmirst, ka Latvijas Republika bija Tautas Savienības locekle. Tagad ANO ir Tautas Savienības pēctec. Lūdzu, Latvijas komiteja, droši uz priekšu. Jūs visu laiku bakstaties te apkārt ap okupantiem un iežēlināt viņu, vai okupants ir grūtībās, viņam nav kur ieročus likt. Ir atbruņošanās komiteja, ir Helsinku apspried, vai ne gatavojās, materiālus tur vajag, uz priekšu. Kas par kautrību? Tātad ir vairāk priekšlikumi jau par to, kam šo adresēt. Sākot ar suverēnās Latvijas Republikas valdību Godmaņa priekšgalā, jā, un Bišer kā vietnieku, kurš arī esot dzirdējis, ka tur pie Talsiem tur dislocējoties kaut kāds karaspēka daļas. Jā. Tad ir priekšlikums PSRS aizsardzības ministrijai un uz Maskavu tieši, un apvienoto nāciju organizācijai priekšlikums, lai tie pieņem mērs, jo viņiem tie mēri ļoti efektīgi. Afganistānu jūs ļoti labi ziniet, 10 gadus nosodīja Padomju Savienību, un Padomju Savienība tā ar izrēķinājas ar mierīgiem afgāņiem. Ja? Es domāju, ka varbūt mēs aprobežosimies ar to, kad Latvijas kongresa delegāti ārzem pārstāv tieši šeit, kad caur viņiem dot to informāciju rietumu presē, un tāpat man liekas, kad mums vajadzētu dot tieši centrālai presē, bet es nedomāju to presi komunistiskās partijas pakļautībā, kas ir, bet tieši tiem cilvēkiem, kas šeit, ja mums kongresa laikā uzstājās, tieši neformālām organizācijām pa visu savienību. Bet katrā ziņā droši vien apvienoto nāciju organizācijai varbūt tiešām adresēt tādu vēstuli, ja, pa ļaunu viņi nenāks. Ja? Tā, te vēl Drīkst starpsaucienu uzreiz. Tā, lūdzu. Tas, ko par apvienoto nāciju organizāciju teica, tas ir obligāti jāraksta. Tas arī pirmais, kā mēs praktiski pierādām, ko esam apņēmušies pārstāvēt tiesiski, tad tiešām pilnu tvaiku uz priekšu, bet arī jārunā ar pašu armiju, kas viņas virspavēlniecība. Tad arī jāraksta uz virspavēlniecību Maskavai. Nevis Baltijas kara apgalva, bet Maskavai tieši. Jā. Tātad šīs kopijas jāsagatavo pilsoņu komiteja un jāsūta un visa runa. Es domāju, Šteinkungs ar tādu priekšlikumu izteica, un es ar tam piekrītu, kad vajag pieņemt to lēmumu tulītās, tas ilgi neaizkavēs mūs, ja, un vienkārši pieņemsim šodien, un lai viņi būtu gatavi un izsūtīt. Jo, ziniet, tie notikumi iet ļoti ātri, ja, un mums viņus tiešām ir jātver un operatīvi jārēģē. Un šeit vēl ir Latvijas tā no Jelgavas, ja, tas, kad ir apmetušies padomju armijas virsnieku ģimenes, kas atbraukš no Vācijas, Jelgavas apkārtnē. Nu, tas ir tās alternatīvās varas struktūras, ko mēs mēģinam veidot ar pilsoņu komitejām, kad mums šīs lietas ir jāzina. Un mums jādara plašai sabiedrībai. Katrs gadījums pilnīgi, ja? Lai mēs zinātu to un lai cilvēki zinātu, lai mums tā saucamā suverēnā valdība nevarētu ar turpmāk mānīt un tā tālāk. Ja? Varbūt redakcijas komisija ir jau gatava, jeb ne vēl. Tā, jūs gribētu uzstāties? Jā, es gribu piebilst, varbūt tad, kuru vēl adresēt. Nevajag nevis adresēt kaut kādai PSRS tur aizsardzības ministrijai, bet valsts savstarpējās attiecības kārto ar ārlietu ministru.